Labdien, Kemperi 365! Šodien no skaistās Slovēnijas, un mums ir tā iespēja paviesoties ciemos pie Adrijas, kas ražo šos skaistos kemperus, dzīvojamās piekabes, un man ir iespēja parādīt jums jaunumu, savā ziņā korāli uz Mercedes bāzes, Adrija ražojums, kas jau skaitās jau augstāks gals, vairs nav entry līmenis. Skaidrs, ka Mercedes nekad nebūs pats sākums, bet noteikti Mercedes sniedz tādas iespējas, kā nesniedz neviens cits. Un es jums šodien parādīšu, kas ir tās lietas, kāpēc jums vajadzētu izvēlēties šādu te Mercedes dzīvojamo māju. Sāksim ar acīm redzamo, tā ir krāsa. Šī te skaistā sudraba krāsa ir pieejama tikai šim modelim un Supreme versijā. Tātad Supreme versija pieejama tikai un vienīgi ar šādu te krāsu, kas viņu padara atšķirīgu, teiksim tā, kemperu parkā. Visi sapratīs, par ko iet runa šeit. Tātad Mercedes šasī pati par sevi, tas nav Fiat, tas nav Citroens. Mercedes izceļas ar to, ka viņiem pati šasīs uzbūve ir nedaudz savādāka, līdz ar to braucot pa nelīdzenamiem ceļiem, iebraucot bedrēs, sajūtas būs pilnīgi savādāks, jo jūs principā neko nejutīsiet, pat nepamanīsiet. Šasī strādās savādāk, kas ir super. Noteikti uzreiz varu minēt šīs te skaistās LED dienas gaismas, kā arī papildus gaismas šeit augšpusē, kas noteikti palīdzēs tumšā laikā braucot, noteikti visu pamanīsiet. Tāpat jaunums Adrijā ir šie te lietie diski. Agrāk viņi izskatījās nedaudz savādāk, tad šobrīd viņi nāk šādās te izskatā. Skaidrs, kā jebkurš jaunums cilvēkiem patiks, nepatiks. Man personīgi ļoti patīk. Šis korāls būs paredzēts dzīves baudītājiem, cilvēkiem, kuri ir divi, varbūt divi ar bērnu vai ar suni, pieņemsim, jo šeit ir trīs vietas, kur gulēt, principā viena trīsvietīga gulta. Šeit mēs varam redzēt ārējo nodalījumu, kurā mēs varam pieslēgties pie elektrības. Ja mēs esam kemperu parkā, mums nav jāuztraucas, ka kāds aizies ar mūsu kabeli, tas viss atrodas šeit. Tāpat kā pieslēgums TV, kas gan mūsdienās vairs nav tik aktuāli. Šī te vieta ir aizslēdzama, līdz ar to mēs varam atstāt lādēties, nekur nekas nepazudīs. Tālāk mēs redzam bagāžas nodalījumu. Bagāžas nodalījums, kā parasti, ir ļoti plašs. Bet šeit arī nianses. Pirmais tas, ka mēs redzam, ka apdari ir pilnīgi savādāk. Šeit ir tumšs koks, 220 rozete. Šeit mēs arī varam pievienot inventoru, daudz dažādu skapīšu, visu cauri salonam, kur novietot savas mantas. Noteikti uzreiz jāmin šis te caurums, pieņemsim, ja jums ir motocikls vai riteņi, kur ir slapji, pēc tam, kad ūdens tak lejā, lai viņš nekrājās šeit stūrī, tas viss notak lejā. Plus mēs varam redzēt, šeit ir tāds materiāls, kurš neļaus noskrāpēt virsmu, līdz ar to, ja jums ir smagāka krava, kura var kustēties, jūs neko nesaskrāpēsiet. Tāpat ir apgaismojums, un arī šeit ir žāvēšanas funkcija. Tātad siltums visu laiku nāks ārā, un ja jūs ieliksiet slapju kraklu, tad viņš izžūs ļoti ātri. No aizmugurs varam redzēt Adrijas jaunās gaismas, kuras jau ir no 23. gada beigām, kamera un trepes. Cilvēkiem, kuriem patīk ar dronu turismas, tā teikt, uzkāpt uz jumta, palaist dronu vai vienkārši skatīties jūrā, nevienu netraucētiem, tad šeit tas ir iespējams, uzkāpjam uz jumta un mierīgi varam atpūsties. Kā jau parasts Adrijā mums ir bagāžas nodalījums no abām pusēm. Toaletes tvertne, ūdens tvertne, viss ir, kur tam ir jābūt. Iesim iekšā, parādīšu, kādas opcijas mums ir iekšpusē. Atveram durvis, uzreiz jau pirmais iespējas ir fantastisks balts ar melnu. Tas vienmēr ir uzvarošā kombinācija. Eleganti, klasiski, bet kā jau Adrijā noteikti arī ļoti funkcionāli. Apsēžoties šeit pie galda, nav sajūta, ka man kājas sitās, teiksim, šeit ļoti liels plašums. Cilvēki šeit var apsēsties principā pat 4. Galds mums virzās šādi un arī šādi. Līdz ar to mēs varam iekārtoties, krēslus varam apgriezt, sasēsties un baudīt vakaru. Šeit man virs galvas var redzēt LED gaismas, un ja jau galvu paceļam, skaists panorāmas loks, principā pat 2, šeit un šeit. Visi logi ir atverami, visi logi ir aizverami ar žalūziju, šādi te, vai ar moskītu tīklu. Galdu mēs nožģīdam atpakaļ, un kā jau tas ir ierasts kemperos, šeit mums ir daudz dažādu nodalījumu, kuros mēs varam novietot savas mantas. Virtuves zonā mēs redzam
ļoti pazīstamu skatu, 3 degļu plīts, un, kas nav nemazāk svarīgi, ir iespēja pagarināt virtuves daļu. Ja mēs gatavojam ēst, tad mēs to darām šeit, panna izliet. Protams, mums ir arī atvilknes, jebkurām mantām, skapīši, visam ir vieta pārdomāta, plus mums ir arī tvaika nosūcējs, kuru mēs noteikti varam dzirdēt, un, ja tas nepalīdz, ir, protams, arī atverams loks. Šeit mums ir 220 rozetes, ja mums ir kafijas aparāti vai blenderi, tam visam šeit ir vieta un visu var darbināt. Forša lieta noteikti ir, ka mums ir pakarināmie, ka mēs varam ienākt, nolikt savu jaku, nav jāstaigā iekšā. Un tālāk mēs redzam lielo Adrijas leduskapi Tedfords ar saldētavu 140 litri. Šeit mums ir kontrolas vadības panelis, kurā mēs varam redzēt status mūsu mašīnā. Šim te kemperim ir arī jau Adria Mac, kas nozīmē, ka jūs šo te informāciju var redzēt savā telefona aplikācijā, varat regulēt arī siltumu savā aplikācijā, jo šim ir ALDE apkure, kas nozīmē, ka viņam viss caur salonam apkārt notiks vienmērīga siltuma izdale, kas nozīmē, ka nebūs tā, ka pie durvīm būs augstāks nekā būs aizmugurē, viss būs super vienmērīgi. Mums ir apvienota duša ar tualeti. Šādi izskatās duša. Duša priekš mana auguma ir super parocīga. Ir iespējams, protams, kā izvilkt aizskaru. Un jautāsiet, varbūt, kur ir tualete. Tualete mums atrodas lūk šeit. Tātad visa šī siena pabīdās un mēs iegūstam dušu un tualeti. Arī uz tualetes pods ir pagrozāms, līdz ar to mēs varam iekārtot kā mums ērtāk un nevienu netraucēt izdarīt to, kas jādara. Dodamies tālāk uz guļamistabu. Pirmais, kas man acīs krīt, ir ļoti daudz nodalījumu, kuros mēs varam uzglabāt savas mantas. Pat pakāpienā ir par to padomāts. Kā jau minēju, šeit tehniski ir iespējams gulēt 3 cilvēkiem, šeit ievietojot vēl papildus matraci, bet es noteikti gribētu izbaudīt divatā ceļojot šādu kemperi, un ja mēs runājam par gultas garumu, platumu, tad es redzu, ka šādi super ērti gulēt, plus es varu regulēt gaismas no šejienes, man nav jāiet uz mašīnas vidu, vai arī mēs varam gulēt šādi un iegūt papildus vietu tieši plašumā, jo šādi ir pat vēl vairāk vietas. Mums ir atsevišķi arī lūka, kur mēs varam skatīties zvaigznēs vai ielaist gaisu. Tāpat abās pusēs mums ir lieli logi ar iespēju viņus, protams, aptumšot, uzlikt moskītu tīklus. Tāpat šeit mums arī ir gaismas slēdži. Jā. Un šeit skapītī ir USB uzlādes vieta. Arī principā viss caur salonam ir iespēja uzlādēt telefons, ir skapīši šeit un USB lādētājs šeit. Ja mēs gribam iet gulēt un kāds vēl ir nomodā, tad mēs varam mierīgi aiztaisīt šīs te durvis un mierīgi iet gulēt, skaņu ļoti labi izolēs. Šajā pusē mums ir vēl papildus nodalījums, kur atrodas tas matracītis, kuru mēs uzliktu tad šeit. Un šeit mums arī ir nodalījums, kurā mēs varam pieņemsim kurpes glabāt. Un interesanti, ka šeit ir kā skapītis iekšā skapītī. Dosimies tālāk uz šofera krāsli, jo Mercedes pats par sevi ir ļoti interesants modelis, ļoti patīkams braukšanai, vienmērīga forša gaita. Vēl neminēju, šim te ir iespējams iegūt ar 150 zirga spēkiem vai 170 2-litrīgo dīzeli. Šeit mums ir viena ļoti interesanta feature, ar kuru mēs varam nolaist tīro ūdeni, izlaist pavisam no sistēmas un arī netīros ūdeņus. Šeit mēs varam ieslēgt papildus apsildi ALDE. Un skaidrs, ka mums ir lielais MBUX panelis, multimēdija, kur mēs varam pieslēgt Waze uz Google Maps, vienalga, ko mēs vēlamies, Spotify un YouTube.
Pašai mašīnai ir adaptīvā kruīza kontrole ar iespēju regulēt attālumu līdz nākamajai mašīnai vai izlemt arī, cik mēs ātri paši gribam braukt vai pieskaņoties kādai citai mašīnai. Kad mēs dodamies gulēt, šeit mēs varam aizvilkt aizskars no abām pusēm. Viņi aizturēs gan siltumu, gan augstumu. Ja jūs esat augstā laikā, augstais laiks netiks iekšā un jums būs mazāk enerģijas jātērē apkurē. Ko es vēl neminēju, šeit mums ir tādi lampiņas un USB, kurus mēs varam izņemt ārā šādi un ielikt jebkurā citā vietā, jo viss caur salonam ir sliede, kur mēs varam pārvietot, teiksim, ja jums vajag vairāk gaismas šajā zonā, jūs varat brīvi to izvietot un pa dienā, teiksim, strādāt ar vairāk gaismas, ja ir tumša diena. Ko es vēl neminēju, šeit ir dubultā grīda, kas ir fantastiski, plus šeit ir ūdens tvērtne, no kuras mēs varam nogriezt krānus vai pārbaudīt, vai sistēmā viss ir kārtībā, kā arī pats korāļu korpus ir veidots no alumīnija, kas papildus nodrošina to, ka viņš būs vieglāks un izturīgāks. Protams, ka mums ir arī papildus opcija moskītu tīkls durvīm, un kopumā es teiktu, tā atstāja ļoti elegantus, skaistas mašīnas iespaidu cilvēkiem, kuri saprot tā vērtību, saprot Mercedesu, un man pašam ļoti patika. No manas puses tas šodienai viss. Paldies, ka skatījāties. Spiediet abonēt mūsu kanālam, spiediet patīk un tiekamies jau nākamajā sērijā. Atā!